Pieslēdzamies mēs Lielvārdas sporta centram, kur tūdaļ savā starpā tiksies Lielvārda Fatpaipa un florbola klubs Bauska. Te bīstams moments un Andrijs Paulovs no vārtu priekšas, izmantojot Toma Emīlija Jākapsona piespēli. Raida bumbiņu vārtos. Neveiksmīgi piespēli dod Afanasjevs, bet bumbiņu ļoti veiksmīgi atnāk pie partnera. Krīt, nav noteikuma pārkāpums, ne tomēr ir noteikuma pārkāpums. Janušauska metiens vēl gandrīz katrs trešais vairākums ir noslēdzies ar vārtu gūmiem. Bet kas jāpaturprātā, ka Bauskai te ir vārtu gūms 1-1, kamēr es filozofēju un gribēju pateikt kādu nesevišķu glaimojošu statistiku par Bauskas vairākumu, vai viņi tomēr ātri izspēlē līdz precīzam metienam. Bet tikmēr cīņa ir atsākusies un Lielvārda ar uzbrukumu. Žukelis diagonāli neiziet līdz Markusam Nazaram. Janušauskis pārķer bumbiņu, piespēle uz labo malu Afanasjevs. Janušauskis saņem lieliskā pozīcijā. Nazarovs apspēlē viņš ir klešu. Nazarovs uz vārtu priekšu un Žukelis no iespējami tuvākās distances gūsta vārtus. Un Lielvārda atkal ir vadībā šajā spēlē 2-1. Bet vēl ir gana daudz, vēl minūte 20. Un skaidrs, ka lai Bauska tiktu pie punktiem spēlē ar potenciāli spēcīgākām komandām. Savas iespējas ir jāizmanto. Vairākums ir viena no tādām iespējām, un tās ir arī izdarīts. Rezultāts 2-2. Valdis Valters Vanaks raida bumbiņu vārtos, izmantojot vārtsarga atsisto bumbiņu. Metienu pa vārtiem izdarīja Niks Daniels Bosakovs, kurš nopelnīja skaitlisko vairākumu savai komandai. Jēgers, Savins, Degins, tiek mainīta mala. Kasparam nav uzreiz ērti izdarīt metienu. Savukārt Jēgers pārlaiž bumbiņu pār Nūjas Lāpstiņai. Kaspara metiens no gandrīz laukuma centra. Iestāda precīzi bumbiņu zeme vārtu pārliņa. Klausi Kaspars, laukuma saimnieki atkal izvirzās vadībā. Blumfelds, Savins, Jēgers, laba piespēle uz pretējo malu Mārisam Giņko. Savins. Caur aizsardzību Degins met no distances, bloķēja Akmentiņš, bet bumba atlec pie Matīs Pētera Poļa. Un Matīs ar otro raidījumu tomēr dabu bumbu Jāņa Gožas vārtos. Un rezultāts kļūst 4-2. Ļoti nokritās spēles temps. Jēgers mēģina aktivizēties, izdarot metienu no distances. Katru reizi tas tiek bloķēts. Arī Polis met no distances. Un Polis iemeta no distances, gūstot savus otros vārtus. Neme met un Neme arī iemeta tojās turī. Šis gan ir vārtsarga gols. Lielvārdas uzņemtais temps ir lielas problēmas. Vēl viena epizode un vēl viens vārta gūms. Rūdis Žukelis gūsta vēl vienus vārtus. Janušauskis jāmet iekšā kapteinim. Kapteinis dod piespēli uz malu un pa vārtu stābu trāpa. Laba uzbrukuma iespēja tiek norauta jau pašā saknē. Un te ir Fēliks Žieds Baušķinieks. Baušķinieks arī gūsta vārtus pret savu bijušo komandu. Pilnībā aizmirstībā tiek atstāts Fēliks Žieds. Stukānam bumbiņa. Kārlis izdriblē starp trījiem pretspēlēm. Stukāns piespēle uz Žukeli. Metiens Goža lieliski darbojās vārtos. Atgriezās laikus aizsardzībā un tagad dabū pārspēlēt. Un tieši viņam arī aizmeta garām Andrijs Paulovs. 9-2. Arī šī ir disciplīna, kura netika ievērota. Savins izlocās starp diviem. Polis uz vārtu priekšu un ir arī pirmie vārti Jurim Sandim Jēgeram. Pirmais metiens pa Ričardu Budānu sargātajiem vārtiem, bet šeit vārtsargu nekādīgi nevar vainot, bet arī Juris Sandis Jēgers, Lielvārdas kapteinis, atzīmējās ar pirmajiem gūtajiem vārtiem. Ilgāk laika ar bumbu pretinieku zonā Bauska, bet bez tādiem lieliem draudiem te ļoti veiksmīgi bumbiņa atlec vārtu priekšā Bauskai un ar pāris piespēlēm izdodās atrast brīvo Evertu Janušauski un kapteinis gūst otros vārtus spēlē. Pasmaida Lauris Kārkliņš, kā arī viņš tika sarauts gabalos. Labs presings. Turpinās Jākapsons met un Jākapsons iemet. Žieds gan pie punktiņiem netiks par
šo vārtu gūbu, bet jā, Kaspars Kreimans valk plus-mínus statistiku, tad plusiņš gan būs arī Feliksam Žiedam. Viņa piespēlē ar Černovs, Mārts labi nospēlē un augumu izgājiens vienatnē pret Kārkliņu, Kārkliņš atsit. Vēlreiz Janušauskis, šoreiz piespēle un Kristers Ķurēns Repša gūst vārtus. Gan teica, ka iespējams, ka trešais periods būs maz rezultatīvs, jeb nerezultatīvs. Stugāns uzņēmis ātrumu, Žukels, Blumfelds, Kaspar izspēle un vārtu pārliknis. 3-2 pār Jakubonis met un Roberts Jakubonis ieliek bumbiņu zem vārtu pārlikņa un arī steidz pēc bumbiņas. Lielvārdu Fatpaipu klubam būs pamatīgs rops budžetā šodien. Vairs nepietiek laika metienam. Šī spēle ir noslēgusies 11-5. Ar tādu rezultātu uzvar Lielvārdu Fatpaipu. Lielvārdu Fatpaipu uzvar arī atsevišķi ņemot spēles trešo periodu, kurā beigās Bauska parādīs savu individuāli rezultatīvāko sniegumu.